Ikdienu ik viens no mums patērē visdažādākos pārtikas produktus. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šos pārtikas produktus iegādājas veikalos. Tātad par tiem tiek maksāta zināma cena. Un cena ir jautājums, kas neapšaubām uztrauc mūs visus, gan nabadzīgos, gan turīgos, gan pilsētniekus, gan lauciniekus. Tāpat lielāko daļu no mums uztrauc pārtikas produktu kvalitāti un ietekme uz mūsu veselību. Ik viens dietologs mums apgalvos, ka vislabāk uzturā ēst savam reģionam atbilstošus, svaigus, tātad ilgi neglabātus un nepārvadātus produktus. Pat atmetot visus iepriekš minētos argumentus, kā arī vēsturiskos un nacionālā pašlapnuma argumentus, varam apgalvot, ka Latvijas iedzīvotājiem vispiemērotākā pārtika izaug tepat mūsu zemītē. Bet tālāk jau ir jautājums atkal par cenu. Eiropas Savienībā viens no lauksaimniecības produkcijas cenu veidojošiem faktoriem ir Eiropas Savienības tiešmaksājumu lauksaimniekiem. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas politiķiem diemžēl neizdevās panākt adekvātu līdzmaksājumu apjomu. Latvijā tie ir viena no zemākajiem Eiropas Savienībā. Starpība ar atsevišķām valstīm sasniedz pat teju 7 reizes. Pēc gada Eiropas parlamentā politiķi balsos par jauno finanšu periodu. Šobrīd izskanējusī informācija Latvijas zemniekiem atkal ir nelabvēlīga. Eiropas varas gaiteņu mehānismi ir sarežģīti un smagnēji. Eiropai ir 3 institūcijas, lemjošās institūcijas. Eiropas komisija, tā ir kā izpildvara, tad ir padome, kas ir valstu vadītāji, tas darbojās likumdošanā tā kā augšpalāta, un Eiropas parlaments tā kā apakšpalāta likumdošanas ziņā. Kas noticis šobrīd ir, ka Eiropas komisija izpildvara, varētu teikt arī Eiropas birokrātija, ir izstrādājusi savu redzējumu nākamam finanšu plānošanas periodam, kādā veidā sadalīs lauksaimniecības atbalstu, kādā veidā sadalīs kohēzijas atbalstu. Lauksaimniecības atbalstā viņi ir paredzējuši, ka Latvijas un citu baltiešu vai Baltijas valsts zemniekiem nedaudz palielināt tiešmaksājumus. Bet, ja mēs skatāmies uz Eiropas ainu kopumā, tad vienalga mēs paliktu apmēram uz 50% no vidējā, un būs tādas valstis, kuriem ir 3, 4 un pat vairāk reizes par hektāru maksājumu. Manuprāt, un ne tikai manuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemami, jo mūsu zemnieki konkrētajā pašā tirgu. Un ja ir vienots tirgus, vienādi nosacījumi, tad kāpēc, vācietim var būt daudz zemākas pašizmaksas dēļ subsīdijām nekā Latvijas zemniekam? Trešdien 12. oktobrī iepratim Eiropas komisijas mājai Rīgā sapulcējās vairāk nekā 100 zemnieku, lai protestētu pret netaisnīgiem Eiropas Savienības tiešmaksājumiem lauksaimniekiem. Vienlaikus protesta akcija notika arī Briselē. Tur bija pulcējušies aptuveni 30 zemnieki no Latvijas. Piketa laikā zemnieki Eiropas komisijas pārstāvjiem iesniedza 12 nevalstisko organizāciju parakstītas deklarācijas, kas aicina pārskatīt tiešo maksājumu sadales principus un balstīt tos uz vienlīdzīgiem nosacījumiem visās dalībvalstīs. Runājot ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, kas ir pie mums atsūtīti nest šo prieku vēsti par nākošo periodu budžetiem, pamatā uz mūsu konstruktīvajiem jautājumiem, uz problēmām, ko mēs formulējam, viņu atbildes ir ļoti izvairīgas un nekonkrētas. Un tāpēc vairāk ir uzdots jautājums, kāpēc jums būtu jādod vairāk un citiem mazāk. Nevis kādēļ ir vēsturiski izveidojusies tāda situācija, kad Latvijā patiešām ir nesamērīgi maz šie maksājumi un konkurence ne tikai Eiropas lauksaimniecības tirgu, bet arī pasaules tirgu praktiski normāli nav iespējama. Jo mēs skatāmies tikai vienu pusi, cik mums dod šos maksājumus, bet ir jāskatās no otras puses, kādas pienākumus šiem maksājumus uzliek. Un daudzās lietās mums rokas ir sasaistītas. Mēs vienkārši nevaram atļauties darīt to, ko varētu darīt, un kā attīstīties, jo mums ierobežo gan Eiropas Savienības regulas, gan dažādas likumdošanas lietas. Un tāpēc mums ir tāda stagnācija. Naudas īsti nav ar ko attīstīties, un te pašā brīdī savu tirgu aizsargāt mēs arī nedrīkstam, jo esam gan Pasaules tirdzniecības organizācijā, gan Eiropas regulām pakļaujamies. Tāpēc ir samērā grūti šajā gadījumā konkurēt. Grūti ir pie identiskas resursu cenas, ja mēs paskatītos vienalga, vai tā ir dīzeļdegviela, vai dažādas amortizācijas izmaksas. Tās praktiski Eiropā visur ir vienādas. Vienīgās izmaksas, kas atšķirās Latvijā no vecās Eiropas, tas ir darbspēka izmaksas. Un tas ir
nekorekti pret mūsu iedzīvotājiem, darbņēmējiem, jo mēs būtu, zemnieki kā tādi būtu gatavi maksāt algas līdzīgas kā Eiropa, mēs vienkārši nevaram. Ja? Un tad paliek praktiski divi veidi, vai nu nepaplašināties un darboties tikai savas ģimenes ietvaros un šo saimniecību nepaplašināt, vai otrais, paplašināšanās gadījumā strādniekiem nevar maksāt adekvātas algas. Un tajā momentā, jau vairākus gadus notiek šo kvalificēto darbinieku aizplūšanu uz ārzemēm, kas sevišķi labi ir gan skatoties no Latvijas skatu punktu, gan arī tieši tāpat viņi rada nevajadzīgu konkurenci ārzemēs, jo viņi atņem darbu vietējiem, gan angļiem, gan īriem, gan visiem pārējiem, kas ilgtermiņā varētu būt samērā nepatīkami arī tām valstīm. Reālā situācija ir smaga. Smaga ir tāpēc, ka maziem lauksaimniekam ir grūti saražot lētu preci. Bet lētā preci nāk iekšā no riņķi apkārt nāk lētā preci iekšā. Un Latvijas zemnieks paliek tāds preci saražojis, jāpārdod zem cenas. Viņš nespēja savu ģimeni uzturēt, viņš nespēja savus bērnus izskolot. Un tur ir tas, ka tam zemniekam viņš vēl parās par tiem saviem laukiem, bet bērni jau aizbrauc uz ārzemēm. Vai nu pelnīt naudu, vai paliek Rīgā. Un lauki iztukšojās, un lauki noveco. Man liekas, tas mūsu visai Latvijai vistrakāk, ka lauki iztukšojas un lauki noveco, jo kas ir Latvija bez laukiem? Zemnieki attīstās lēnām, jo tas nenotiek uzreiz, lai tu iekoptu saimniecību, ir vajadzīgi gadi. Un modernizācijas projekti risinās, apgūst projekts, modernizējas ceļu fermas, tas nenotiek viendienas laikā. Tanī pašā Zviedrijā ir fermas, kurās 300 gadus pastāv. Mēs sākam visu no nulles, līdz ar to tas nav tik vienkārši. Un ņemot vērā vēl to, kad uzceļot tās fermas, liela ieguldījuma. Mēs nevaram to savu produkciju tik lēti saražot, jo mums nav atbalsts no valsts un no Eiropas. Darbs ir laukos, bet viņš redz, ka neko nevar nopelnīt. Bērni ir jāceļ stundu agrāk, lai viņš aizvest viņu uz bērndārzu. Skola ir tālu un nopelnīt neko nevar. Protams, ka viņi negrib atgriezties. Uzklausot pie Eiropas komisijas mājas sapulcējušos zemniekus, izkristalizējās vēl daudzas problēmas, kas kopā veido ļoti nepatīkamu ainu visai Latvijai. Te ir vieta atgādināt, ka ņemot vērā Latvijas mazo iedzīvotāju skaitu, mēs visi esam cieši saistīti, un šajā gadījumā ikviena lauksaimnieka problēma rada ķēdes reakciju, kas ietekmē arī pilsētniekus. Vietējā tirgu arī ir diezgan grūti šo produkciju izaudzēt par tādu cenu, kā ārzemniekam, jo viņi jau arī nāk mūsu tirgu un viņi piedāvā pa zemāku cenu. Un līdz ar to, lai mūsu produkcija ir tīrāka, veselīgāka un labāka, bet neviens viņu nav spējīgs atkal nopirkt par tādu cenu. Mēs visu laiku esam lūguši, bet šodien mēs jau pieprasam arī šī vēstule, kas ir uz Briseli aizsūtīta, viņa ir jau, mēs vienkārši prasām, jo tālāk mums nav ceļu. Vismaz kaut kas šodien būtu tad, ja mums izdotos paskaidrot pilsētniekiem, ka zemnieki neprasa kaut ko no nodokļu maksātāja naudas, ka zemnieki negrib kaut ko atņemt Eiropas zemniekiem, bet ka zemnieki prasa tikai to, kas viņiem pienākas, jo visiem citiem viss maksā tik, cik viņš maksā, izņemot lauksaimniekus. Un tā tas ir visā pasaulē, un tāpēc tas atbalsts arī ir. Un katra valsts Eiropas Savienībai priekš atbalsta iemaksā vienādi. 1,13% tā šķiet. Bet lūk, Eiropa šīs iemaksas sadala negodīgi. Ja Grieķijas zemnieks saņem 7 reizes lielāku atbalstu, tad viņš var piemaksāt, lai to preci no viņa vispār aizvāc prom, lai viņam nav jānodod atkritumos, kas ir dārgs prieks Eiropā vispār. Tādēļ arī mēs esam Eiropas atkritumu patērētāji, gan humpalas, gan lūžņu, gan visa pārējā. Mūsu galvenais pircējs ir pilsētas iedzīvotāji. Galvenais, kas mums ir? Ja pārējiem būs naudiņa, tad arī mums būs naudiņa, par ko pārdot to produkciju. Ja mums Eiropas maksājumi būs lielāki, mums būs lētāka produkcija, jo mēs jau arī gribam dzīvot, un mēs dzīvojam tā kā pilsētas cilvēki. Mēs taču nevaram šodien dzīvot bez datoriem, bez internetiem, bez telefoniem. Mēs taču arī neesam nekādi, jāsaka, bomži. Es varbūt gribētu ieteikt lauksaimniekam aizdomāties par to, ko es šeit lasīju vienā literatūrā,
Kāpostkungs kā izteicās, ja? Kad tiešmaksājums mums paaugstinās tad, kad šeit būs vairāk ārzemnieku. Tad tas ir ļoti reāli un tas ir iespējams, ja? Tāpēc ieteiktu cīnīties līdz pēdējiem. Esiet paši saimnieki savā zemē. Būtiskākais, kas uz šiem, es domāju, 10 gadiem varētu būt, ja, ir šis te zemju jautājums. Kad ļoti daudz Latvijas lauksaimnieki īrē zemes no kaimiņiem tā tālāk, kad atrast veidu, kā valsts varētu līdzfinansēt. Par to tiek runāts, ja, bet ja to strauji izdarītu un valsts ieguldītu šo naudu, tas noteikti nākt atpakaļ. Un mums pēc tam zemniekam nebūtu jāpārpērk no Dāņa vai Zviedra vai vienalga kā, ja, vai no Krieva, jāpārpērk šīs te zemes par dubultu cenu, jo zemes cena visu laiku aug, un katrs mēnesis, ko mēs palaižam garām, ir tikai klāt pie zemes cenas. Izmaksas un Eiropas cenas neiet kopā ar Latvijas cenām nekādā gadījumā. Mēs nevaram pa tādu naudu izaudzēt kartupeļus tā kā viņi. Viņi dod tagad reāli nāk iekšā kartupeļi 80 eiro centi, ja, 6,5 centīmi. Tā ir mana kartupeļu pašizmaksas apmēram. Un tas ir vēl, un to ņem starpnieks. Starpnieks pelna vēl, starpnieks tirgo lētāk nekā es gribētu tirgot savējos. Tas vispār nav normāls šogad. Pikets gan Rīgā, gan Briselē ir beidzies. Latvijas pārstāvjiem ir dots 1 gads, lai pārliecinātu Eiropas ierēģņus, valstu vadītājus un parlamentāriešus par to, ka mēs šeit esam un par to, ka mūsu tiesības ir tādas pašas kā ikvienam eiropietim. Latvijai šis gads nebūs viegls. Darbu uzsāks jauna valdība un jauni ministri, kam veicamie darbi būs jāiepazīst. Un te ir svarīgi arī pašiem zemniekiem nepagurt un uzstājīgi atgādināt par savām prasībām gan Latvijas varas gaitiņos, gan arī Eiropas varas vēl garākajos koridoros. Tādējādi arī atbalstot mūsu runas vīrus Eiroparlamentā. Šis piedāvājums nekam nedara. Un tātad tas darbs ir visiem kopā. Te nebūs viens varonis, te būs tā, ka vai nu mēs visi kopumā panāksim labāku rezultātu vai nepanāksim. Es domāju, ka mēs panāksim, bet mēs nevaram pieņemt, ka panāks. Tas ir caur nemitīgi sevis informēšanu, cik tā mēs esam tikuši. Tur ir iespējams vēstulu rakstīšanas, ja Baroso kungs saņem 1000 vēstules par šo tēmu. Es domāju, ka viņš arī sāk vairāk domāt nekā, ja viņam neviens neraksta, viņš nekā nedzird. Tātad mums visiem ir jāceļ savu balsi, katrs savā veidā. Es viņu ceļu konkrēti ar citu valstu politiķiem, citi deputāti dara līdzīgi. Prezidentam ir jātiekās ar citu valstu prezidentiem, ar valsts vadītājiem. Mūsu premjeram ir ļoti nozīmīga loma, ko spēlēt šajā, jo mūsu premjeram ir iespēja, protams, budžetu bloķēt, tur ir vajadzīga vienbalsība. Var arī bloķēt, tad lai visi gaida uz mums. Un jāliek saprast, arī premjeram ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrībai šis ir no svara. Un ir jāsaprot, mēs esam pilnvērtīgi Eiropas Savienības locekļi. Šobrīd ir svarīgi arī pašu zemnieku apņemšanās cīnīties. Cīnīties ar neatslāpstošu spāru, aizmetot prom latvisko, ko nu es, gan jau bez manis. Lai šīs nedēļas piketā paustais nepaliktu tikai vārdos. Šobrīd izskan, ka mēs esam vienoti. Zemnieki saprot, ko viņi grib. Valdība it kā atbalsta, Eiroparlamenta deputāti arī saprot mūsu un saka, kad palīdzēs. Ja? Bet es jau gribētu, lai šoreiz tas rezultāts nav tāds, kad Eiroparlamenta deputāti atbrauks, stāstīs, cik viņi smagi strādājuši. Ja? Bet, redziet, Eiropā vispār ir problēmas ar finansēm. Ja? Tāpēc šoreiz neiznāca sasniegt to rezultātu, kādu vēlējamies. Ja? Es tā negribētu, tāpēc, ka tas būs ļoti garš posms. No 14. līdz 20. gadam. Visām 3 Baltijas valstīm nenormāli jābūt vienotām šajā jautājumā. Nenormāli vienotām. Man pat liekas, kad starp 3 valstīm, radīsies tāda doma, ka Igaunijai vajag tik, Latvijai nedaudz savādāk, Lietuvai vēl savādāk, tā jau būs neveiksme. Manuprāt, mums visiem ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs, jāiet ar vienu prasību, un tiešām ar prasību jāiet. Nevis, ka mēs tur tā vēlamies, bet tā ir mūsu prasība. Un tikai visiem 3 kopā. Mums ļoti strikti jānoformulē to, ko mēs gribam. Ja tie ir 90% no Eiropas vidējiem maksājumiem, tad tie ir 90%, tad to mēs
tiem cipariem arī mēs stāvam. Un teiksim, tiem, kas pieņem tos lēmumus Eiropā, tad viņiem jāpasaka, kad ar tādiem viegliem piketiem, es domāju, ka tas nevarētu beigties. Ja mēs gribam kaut ko sasniegt, mums jau ir pieredze pašu valstī, Rīga nav nemaz tik tālu, bet ja mēs runājam šeit, tad mūs tā švaki dzird. Ja mēs runājam uz Latvijas-Lietuvas robežā, aiztaisam robežu ciet, tad jau labāk dzird. Piebraucam uz Rīgas apvedceļa, vēl labāk sadzird. Arī šis raidījums ir aicinājums visiem, kas vēl nav aizbraukuši no Latvijas. Nenodzēsīsim gaismu Latvijā, neaizvērsim durvis un nepaliksim vienaldzīgi. Par Latviju cīnīties mēs varam ik viens. Mēs pateicamies par atbalstu un sadarbību ikvienam, kurš piedalījās, rosināja un atbalstīja raidījumu tapšanu un iziešanu ēterā. Un te jūs esat. Latvijas Zemnieku federācija, kas apvieno 18 juridiskos un 62 fiziskos biedrus, pārstāvot ap 5000 lauku iedzīvotājus, zemnieku saima un 889 zemnieku saimniecības un uzņēmumu, kas pārstāv visas lauksaimniecības nozars, Daugavpils rajona lauksaimnieku apvienība, Latvijas lauku atbalsta asociācija, Limbažu zemnieku biedrība, Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācija un tās 57 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un zemnieku saimniecības. No Jelgavas novada zemnieku saimniecība Tēriņi, zemnieku saimniecība Jaunzemji, zemnieku saimniecība Lielķirjāņi, zemnieku saimniecība Vilciņi, zemnieku saimniecība Vēldzes, zemnieku saimniecība Jaunupenieki, zemnieku saimniecība Strauti, zemnieku saimniecība Azaiti, zemnieku saimniecība Sniedzes, zemnieku saimniecība Ivulla, zemnieku saimniecība Akācijas. Kuldīgas novada zemnieku saimniecība Upeskalni, no Rundāles zemnieku saimniecības Palejas un Ceriņi, Ventspils novada zemnieku saimniecība Kalveres, Tērvetes novada zemnieku saimniecības Māliņi, Griķi, Salstari, Līvānu novada Zijā Liekna, Pārgājas novada PKS Straupe, Rēzeknes novada Zijā Sprūdževa M, Burtnieku novada zemnieku saimniecība Rūķīši, Salcgrīvas novada zemnieku saimniecība Irnumi 2, Ludzas novada zemnieku saimniecība Akmeņlauki, Bauskas novada zemnieku saimniecība Eriņi, Tukuma novada Zijā Vārpa, Dobeles novada zemnieku saimniecība Mazbaldonas, Smiltenes novada zemnieku saimniecība Roškalni, Ogres novada zemnieku saimniecība Kalnzaķi un Olainas novada zemnieku saimniecība Priednieki. Visi kopā šoreiz aicinām pulkā ikvienu, kam ir nozīmīga Latvija.